23. gada optimālā līmeņa centralizētā eksāmena 10. uzdevums matemātikā maksā 4 punktus. Atrisini vienādojumu. Pārrakstīšu to. 3 pakāpē 2x plus 9 reiz 3 pakāpē 2x mīnus 1 vienāds ar 324. Tā, ko darīt ar šo? Skatāmies formulu lapā, 3 pakāpē 2x mīnus 1. 3 pakāpē 2x mīnus 1. Reku, ja kaut kāda darbības zīme, tad paņemsim šo te formuliņu. Ja ir pakāpes jāsaskaita, tad mēs reizinam, ja ir jāatņem, skatīsimies uz priekšu tālāk. Tagad pārrakstīsim burtiski. 3 pakāpē 2x plus 9 reiz 3 pakāpē 2x, un tad es varu rakstīt reiz 3 pakāpē mīnus 1 ir 324. Trīs pakāpē 2x mums satura abi saskaitāmie kreisajā pusē, tāpēc to mēs apzīmēsim ar kaut kādu burtiņu, pieņemsim kā t, 3 pakāpē 2x, un pārrakstīsim t plus 9 reiz t, un 3 mīnus 1, ja mēs tagad skatāmies formulu lapā, mīnus 1 mums kļūs par 1 dalīts ar 3. 3 mīnus 1 ir 1 dalīts 3. Un tad 1 dalīts ar 3 ir vienāds 324. Devītnieku, trīnieku noīsinam. Pārrakstam, kāds mums tagad izskatās vienādojums. T plus 3t ir vienāds ar 324. Cik mums ir gabali t? 1 gabals plus 3 gabali ir 4 gabali t, kas ir vienāda 324. Kā kuram vienkāršāk izdalam ar 4 abas puses, vai nesam uz otru pušu četrnieku saucējā, ņemam kalkulātoru vai virtuozi, bet perfekti rēķinam galvā, te sanāk 81. Ko ar to darīt? Tad tagad ir tas brīdis, ka jāliek iekšā mūsu apzīmējumā. Tad 3 pakāpē 2x jāsanāk vienādam ar 81. 3 pakāpē 2x pagaidām atstājam kā ir, un 81. Intuitīvi mēs zinām, ka vajadzētu sanākt 3 kaut kādā pakāpē, un tad ātri galvā vairs savu zinātnisko kalkulātoru nosakam, ka tas ir 3/4. 9 reiz 9 ir 81, un 9 ir 3 reiz 3. Tad, kad mums šīs te bāzes eksponentu vienādojumos ir vienādas, mēs drīkstam pielīdzināt pakāpes. 2x ir 4, x ir, vai no abas puses dalām ar 2, vai zinām, ka mēs divnieku nesam saucējā, 4 dalīts ar 2 ir 2. Mūsu eksponentu vienādojuma atrisinājums x ir vienāds ar 2. Paldies par uzmanību!